Labdien, prieks jūs šeit redzēt. Prieks redzēt arī skatītājus Delfi portālā. Tā, kā jau tika stādīts priekšā, Māris Dzērvāns strādāja kompānijā, kas saucās Microsoft Latvija, jau gadus gandrīz 15. Ļoti sen. Šodien pastāstīšu nedaudz par to, kas ir mākonis un kas ir drošība. Drošība mākonī, kā mēs uz šo lietu varam pasīties tīri no praktiskā viedokļa. Ar vienu nelielu piemēriņu, kas tad izpaužās šie drošības risinājumi. Pirms mēs ķeramies klāt pie mākoņiem, atbildot varbūt uz to jautājumu, ko jau Gatis ieskicēja, kas tad ir tās lietas, kas izmainās IT pasaulē? Un pēdējos 2-3 gados ļoti strauji izmaiņas notiek, un izmaiņas saistīts ar to, ka datori pieejami ļoti vienkārši, ļoti lēti, ļoti daudz, ļoti dažādi. Ja mēs skatāmies uz IT ierīcēm, tad statistika saka, ka vidēji 3,3 ierīces katram no mums ir. Ja es saskaitu tās ierīces, ko es ikdienā nēsāju apkārt, tad tās ir parasti 2-3. Pie kam 2 vai 3 ir atkarīgs no tā, vai es paņēmu datoru vai neesmu paņēmis datoru. Tad šīs te mobilās ierīces, kas mums ir kabatā, ierīces, kas ir somā visu laiku līdzi, viņu ir daudz. Un tās visas ir IT ierīces, tās visas ir piesietas IT sistēmām. Visur mēs skatāmies e-pastu, mēs skatāmies sociālos tīklus, kas ir vēl viena tāda liela tendence, ar kur mēs ikdienā saskaramies. Vieta, kur ir ļoti daudz informācijas par mums, par mūsu klientiem, ko mēs varam izmantot dažāda veida pārdošanas plānošanai, varbūt, kur mēs gribam sevi pasargāt no tā, ka kāds ieplāno pārdošanas pasākumus. Tātad visa šī te ierīču un šī te sociālo tīklu klātbūtne rada milzīgus datu apjomus. Ja mēs paskatāmies uz to datu ekosistēmu, kas uz doto momentu pasaulē pastāv, tad 90% no šiem datiem ir ģenerēti pēdējos 2 gados. Tad ļoti strauji aug gan šīs te ierīces, šo te ierīču izmantošana un datu apjoms, ko šīs ierīces ģenerē. Un, lai veiksmīgi ar šo visu jauno pieaugušo apjomu tiktu galā, ir nepieciešams milzīgs skaitļošanas resurss. Un šeit mums nāk tad palīgā mākonis. Mākonis, kas tad ir šī te skaitļošanas jauda, kas ir šie te tīkli un datu glabāšanas platforma, kur mēs varam šo te informāciju saglabāt, apkopot, apstrādāt un izmantot jau kaut kādās savās ikdienas darbībās. Ja mēs pastamies, kā tad IT ir gājis uz priekšu, vēl gadus 10 atpakaļ bija mums katram savs dators. Varbūt drusku modernāks nekā šeit uzzīmētais 80. gadu dators. Bet pa lielam mēs strādājam individuāli. Mēs atnācām uz biroju, ieslēdzām datoru, kaut ko viņā. Ar laiku parādījās tīkls un datorām parādījās internets, un tad mēs strādājām jau nedaudz advancētāk, un bija šīs te jaunās skaistās serveru telpas ar daudz skaistām gaismiņām, daudz vadiem. Parasti tie vadi nebija tik kārtīgi kā šajā zīmējumā. Parasti tie bija diezgan daudz un nesaistīta infrastruktūra. Principā katrs šīs te serveru telpa, pirms gadiem 5-10, bija mākslas darbs. Bija mākslas darbs, par kuru katra šī te vienībiņa, bija viens cilvēks, kas zināja, kas tāds ir, ko ar viņu dara. Ja tas cilvēks vairs nebija organizācija, neviens nezināja, kas tāds ir, ko ar viņu var darīt. Pa lielam tas bija tiešām liels mākslas darbs, ļoti skaisti, ļoti vienmēr visiem patika vest ekskursijās uz serveru telpu, jo tur tiešām bija skaisti. Lampiņas mirgoja, vada daudz, skaļa rūca, bija augsts. Lūk, un tagad, ja mēs pasamies uz to, kā izstās modernas datu centrs, tas ir aptuveni kaut kas šāds. Pie kam šis nav pats modernākais. Tā ir angāra veida būve ar konteineriem, kuros ir iekšā kaut kāda IT resursi. Šos konteineri hermētiski, viņi atved pieslēdz pie elektrības, pieslēdz pie dzēsēšanas sistēmas, neviens viņā iekšā neiet. Šo konteineru eksploatē, kamēr viņā strādā 30% no tiem resursiem, kas viņā ir iebūvēti. Tā, ka mēs strādājam mazāk par šiem resursiem, tad šo konteineru izslēdz, aizdat projām, atved viņu vietā jaunu. Iekšā viņā neviens neiet, neko tur nelabo. Šajos konteineros nav šo skaisto lampiņu un smuku korpusiņu, kuros glabājas datori. Tās ir vaļējas mātes plates ar datoriem, diskiem un visu pārējo tādā hermetiskā vidē, kurā nav ļoti augsts, kurā ir diezgan mitrs, jo tas viss ir lētāk. Ir lētāk uzturēt nelielu temperatūru, kas nav mīnus grādi, kā parastā serveru telpā, kas ir gana mitra, lai būtu efektīvāk šo sistēmu izmantot.
Ja mēs pastamies uz Microsoft mākoni, tad mums šādi konteineru veida datu centri ir izvietoti praktiski visā globālajā vidē. Ja? Pie katrā no šīm te datu centriņiem vai katrā no šiem te punktiņiem ir ar kārtu miljonu serveru. Ja? Ļoti lielas šīs te jaudas, gan datu glabāšanai, gan skaitļošanas jaudas un tīkla savienojumi. Ja? Tad pasaules top 3 ātrākie tīkli tiek izmantot tieši šo te Microsoft mākoņu darbināšanai. Mākonis, tas, protams, ir ne tikai globāla infrastruktūra, ne tikai daudz skaistu serveru. Mākonis, tie ir pakalpojumi. Un kāpēc izvēlēties mākoni? Ja, ja mēs pastamies uz saviem IT risinājumiem un to, kā strādā IT risinājumi, tad ir dažādi scenāriji, kā viņi var strādāt. Ir vienkāršākais scenārijs, kas ir varbūt vairāk kaut kādā testēšanas gadījumā, kur mums ir kaut kāda sistēma, kuru mēs ieslēdzam, padarbinam vai izstrādes vidi un pēc tam izslēdzam. Ja, ārpus darba laika šī sistēma nestrādā. Vai cits scenārijs, ka mums ir strauji augošs bizness. Ja, mēs uzsākām varbūt kaut ko ļoti nelielu. Ja, nekad nedomājām, ka mūsu internetu veikaliņā vai risinājumam būs ļoti strauji augošs biznes. Nu, piemēram, piemēri, kas ir tas pats Google savā laikā, vai draugiem LV pašā sākumā. Neviens nezināja, ka viņiem būs eksponenciāla izaugsme. Ja, visos šajos gadījumos, ja, klasiskajā vidē mēs savā serveru telpā, tā kā mēs esam sasnieguši šo risinājumu apjomu, ripinam iekšā serveru statnes. Ja, un skaitītājs griežās, izmaksas aug, un mēs ripinam iekšā skaistas jaunas lampiņas datu centrā. Neprognozējami pīķi. Ja, ikdienā varbūt mums ir 20,000 cilvēku, kas atnāk mēnesi uz mūsu mājaslapu, un pēkšņi kaut kā sagadās, kad atnāk 100,000. Ja, kas notiek sistēmā? Sistēma šajā momentā pārstāj strādāt. Ja, vai kāds ir izdomājis kaut ko nelāgu izdarīt mūsu weblapai? Ja, tā saucamās DDoS uzbrukumi. Ja, rodās šis te pīķis, miljons datoru pēkšņi 2 minūtēs grib apstīt manu mājaslapu. Nu, viss beidzās ar to, ka mājaslapa kādu laiku nebūs pieejama. Vai prognozējam pīķi? Ja, mēs esam palaiduši marketinga kampaņu. Ja, un mums ir baneris Delfi mājaslapā, un rezultātā mums ir 2 reizes vairāk apmeklētāju mūsu mājaslapai nekā parasti. Ja mēs nebijām rēķinājuši, ka mūsu šo apmeklējumu skaits būs ar tik milzīgu pieaugumu, viss beidzās ar to, ka mūsu mājaslapa pārstāj strādāt. Vai arī mums ir prognozējumi pīķi kaut kādām regulārām darbībām. Nu, piemēram, reizi gadā mums jāiesniedz kāda atskaita kādā iestādē. Ja, šajā momentā, kad visa Latvija metās šajā reizē, parasti mēneša pēdējā datumā, iesniegt šo atskaiti, viss parasti beidzās ar to, ka mēs saņemam paziņojumu par to, ka, diemžēl, mums ir tehniskas problēmas, ja, mēģināsim izdarīt to nedaudz vēlāk. Ja, un tad mēs sēžam, gaidām, lai paspētu līdz 12 šo te savu iesniegumu iesniegt. Un vēl ir scenārijs, kuru mīl noteikti visi IT, kuru mīl finansisti, ka ir IT sistēma, kurā nekas nekad nemainās un vienmēr ir patstāvīgi, vienmērīgi noslodze. Reālajā pasaulē, kā mēs zinām, šis ir vistipiskākais scenārijs. Ja, un tad mēs varam tiešām nopirkt vienu serveru, 10 gadus viņu darbināt, visu laiku vienmērīgs nolietojums. Nu, lūk, tie ir scenāriji, kā ikdienā strādā IT risinājumi. Kādēļ mākonis? Viena lieta, par ko mums jārūpējas, ir šī kapacitātes plānošana. Kapacitātes plānošana nozīmē to, ka man ir jābūt pieejamam 20% vairāk resursu, nekā man ir pīķa noslodze. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja gadījumā tiešām kaut kas neprognozējami lielāks notiek, man ir šī rezerves kapacitāte, ja, lai es būtu nedaudz proaktīvs. Bet ko tas nozīmē reālajā vidē? Reālajā vidē tas nozīmē, ka tās ir izmaksas. Tās ir izmaksas par to, ka serveris neko tajā laikā nedara. Nē, viņš dara, viņš silda gaisu, mēs viņu dzesējam, viņš tērē elektrību. Ja, vai tas ir tas, ko mēs gribam, lai viņš dara? Nu, nevienmēr. Nu, mēs neesam šīs elektrības ražotājs. Tas, ko var izdarīt mākonis, mākonis elastīgi pielāgojās mūsu vajadzībām. Ja man šodien vajag uz 20 sekundēm lielāku jaudu, man būs uz 20 sekundēm lielāku jaudu, un pēc tam atkal tā jauda samazināsies. Rezultātā mēs varam sasniegt ekonomisko ietaupījumu 20 līdz 30%. Nākamajā scenārijā, ja mums ir šis te reizi gadā pīķis, mums ir internetu veikals, un uz Ziemassvētkiem visi no mums grib kaut ko nopirkt. Ja, un mums ir 20 reizes vairāk lietotāju nekā visu pārējo gadu.
Jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja es gribu šeit joprojām turpināt pārdot savu produkciju, arī tad, kad viņai prasās šis Ziemassvētku laiks, man ir jābūt šeit jaudai, man ir jābūt šiem resursiem pieejamiem priekš šīs pīķa kapacitātes, kas nozīmē to, ka visu pārējo gadu man stāv šis serveris vai šis IT resurs un vienkārši silda gaisu. Ja? Nu, un ja mēs izmantojam šajā gadījumā mākoni, tad mēs panākam šo 60 līdz 80% ietaupījumu. Ja? Nu, tīri statistiski, ja? Nu, šie te jaukie scenāriji, ko mīl visi finansisti un ko mīl visi IT, ja? Tas ir 10% no visiem IT risinājumiem. Tad lielākā daļa mums ir šajā pasaulē, kur mākonis ir vienkārši lētāks. Ja? Viņš ir lētāks tādēļ, ka viņš pielāgojas mūsu reālajām vajadzībām. Ja man nevajag šos risinājumus darbināt pa naktīm, tad viņu man nevajag darbināt pa naktīm, un man nevajag par tām naktīm maksāt. Ja? Viņš ir lētāks arī tāpēc, ka nopirkt miljonus serverus ir nedaudz lētāk nekā nopirkt 2. Ja mēs skatāmies uz vienas vienības cenu. Ja? Viņš ir lētāk, tāpēc, ka man ir 2 IT administratori, kas apkalpo 10 000 serverus. Ja? Nevis 2 IT administratori, kas apkalpo 4 serverus, ja? Pie kam nevienmēr mēs esam droši, ka viņi tiešām tiek labi apkalpoti. Ja? Tad, ja mēs skatāmies uz mākoni, tas ir vienkārši lētāk. Ja? Un tas ir galvenais arguments vai galvenais labums, ko mums sniedz mākonis. Bet, ja mēs sākam runāt par to, ka ir lētāk, tad parādās otrs jautājums. Kāpēc visi neizmanto mākoni? Tas taču ir lētāk. Un tad sanāk tā, ka mums parādās tāda lieta kā drošība. Ja? Un drošība šī vārda visplašākajā nozīmē. Nu, kā tad es likšu savus datus kaut kur tur projām īrijā, kur taču Bobs jebkurā laikā var attaisīt viņus vaļā un apskatīties? Ja? Vai George, vai Maikls. Ja? Viņi taču tik ļoti varētu interesēt manu klientu dati. Kas notiks, ja tur tāds mākonis salūzīs? Ja? Kas notiks, kad pazudīs interneta pieslēgums? Ja? Virkne dažādu drošības. Un neteiksim tā, ka tas pilnīgi nepamatoti. Ja? Ja mēs paskatāmies uz drošības industriju, tad viņi pēdējā laikā ļoti dinamiski attīstījusies. Ja? Gan drošības industrija, gan nedrošības industrija, ja? Vai cilvēki, kas ļaunprātīgi mēģina izmantot šo te datu pieejamību šajā globālajā vidē. Ja? Ja vēl pirms gadiem 5-10 mēs runājām par to, ka hakeri tie ir tādi ļoti gudri IT speciālisti, kuriem ir daudz brīva laika, un viņi nodarbojās ar kaut kādu sistēmu murķēšanu. Un viņi gūs morālu gandarījumu no tā, ka viņi ir kaut ko uzlauzuši un atstājuši kādā weblapā kāds skaists uzraksts, ja, es te biju. Tad tā tendence, kas ir notikusi gadus jau 3-4, protams, joprojām ir šie hobbyisti, ja, bet 3-4 gadus ir normāla industrija, ja, kur es varu samaksāt zināmu summu naudiņas par to, ka manu konkurentu mājaslapai uzbruks zombīšu tīkls. Jā, šis te tā saucamais DDoS, jā, kad ļoti daudz datori uzbruk, viņi pat neuzbruk, viņi vienkārši mēģina attaisīt mājaslapu. Ja, bet ja tu mājaslapu mēģina attaisīt miljonus datoru vienā sekundē, parasti beidzas ar to, ka tā mājaslapa pārstāj strādāt. Ja, un tad jau ir atkarīgs no tā, cik laba mums šī sistēma, ja, vai tā mājaslapa pārstāj strādāt uz visu mūžu, vai viņi pārstāj strādāt uz nedēļu vai uz pāris dienām, ja, tas jau ir atkarīgs no IT risinājumiem, ko izmantojam. Un tā ir normāla industrija. Ja, kā mēs zinām, šos industrijas pārstāvjus ik pa laikam Amerikā kāds noķer, kaut kur izsūta, izsniedz, izdod, ja, dažādas cilvēks, kas šajā industrijā piedalās, bet tā ir pēdējo 3-4 gadu tendence. Un tas, kas ir pats jaunākais, ja, šī industrija jau ir aizgājusi pat nedaudz tālāk. Viņi jau vairs nav pat, ja mēs skatāmies, protams, mums ir hobbyisti, mums ir uzņēmumi, kas ar to nodarbojās, un mums ir organizācijas, kas ar to nodarbojās. Organizācijas, mēs varam spekulēt dažādās valstīs, dažādi dienesti, kas rada dažāda veida programmatūru, kas nodarbojās ar tādām lietām kā Irānas ātruma elektrostacijas turbīnu, rotācijas frekvences, amplitūdas izmaiņām. Jā, kā rezultātā šis te ventilators, kas dzesē atomreaktoru, pārstāja strādāt. Sistēmā, kur nekur nav pieslēgta pie interneta. Jā. Ir veidi, jā, kā mēs varam panākt, ka tas notiek. Kurai valstī tas ir interesanti, mēs nevaram zināt. Mēs varam tikai spekulēt. Jā, noteikti ziņās ik pa laikam mēs redzam, ka kaut kur kaut kādā IT nodaļā strādā cilvēki, kuri staigā uniformās. Jā, ko viņi tur dara, mēs arī varam tikai minēt. Jā, tad šī industrija ir ļoti liela,
Ja? Industrija, kas ir jau sasniegusi noteikti kritisko masu, kas ir praktiski visās lielajās pasaules valstīs, ja? Kas nodarbojās ar viņiem vienu vajadzīgu mērķu sasniegšanu. Ja? Tas ir tā vide, kurā tad mēs pašlaik dzīvojam. Ja? Tā ir tā vide, kur, ja mums ir nepieciešams iegūt Sony datus, tad visticamāk ir veids, kā to iegūt. Ja? Un, varbūt, Sony viens no piemēriem, kur mēs esam dzirdējuši, ka kāds ir iegūst šos datus. Ja? Noteikti ir daudz piemēru, kur mēs neesam dzirdējuši, ka kādam šos datus ir izdevies iegūt. Ja, ja ļoti vajag, šī industrija spēja iegūt šos datus. Tas, ko mēs varam izdarīt savā pusē, ja, mēs varam parūpēties par to, lai mūsu dati būtu mazāk pieejami. Ja, lai viņu iegūšanai nebūtu ekonomiskā pamatojuma. Ja, ja mēs tiešām strādājam pie kodola reaktoriem, tad varbūt mums ir vieni citi veidi drošības pasākumi vajadzīgi, nekā tad, ja mēs pārdodam gatavu apģērbu. Ja, tad jāsamēro, protams, šīs lietas, bet ir tā vide, kurā mēs dzīvojam, gana nedroša. Tad, ja mēs skatāmies, kas ir drošība un ko mēs no drošības puses varam izdarīt. Ja, pirmkārt, drošība ir ļoti tāds daudzšķautņains pasākums. Ja, ir drošība, kurā ir fizisks sargs, kurš sargā datu centru. Ir drošība, kurā ir jurists, kurš ir uzrakstījis likumu, kā ir pareizi sargāt. Ja? Ir drošība, kas ir IT risinājumi, kas mums palīdz kaut kādus datus šifrēt. Ja? Tad ļoti daudzšķautņains šis ir pasākums. Ja mēs paskatāmies uz drošību no mākoņa puses un no Microsoft mākoņa puses, tad pirmā lieta, kas ir katrā Microsoft datu centrā, mums ir perimetra drošība. Un ir šis caurlaides punkts, kurā sēž sargs, kuram tiešām ir šaujamierocis. Ja gadījumā kāds mēģinās neatļaut iekļūt šajā Microsoft datu centrā, viņam būs jātiek garām šim te bruņotajam apsardzes darbiniekam, kurš sargā šos te mūsu datus, kas stāv mākonī. Tā, ka viņam tas būs izdevies un viņš mēģinās kaut ko tur sadedzināt, tāda ir ugunsdrošības sistēma. Ja, kas tad pasargā no tā, ka šie dati mums ir iespējams ar viņiem kaut kas nelāks notikt dabas katastrofas vai ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumā. Daudzfaktoru autentifikācija. Ja, tas nozīmē to, ka ir nevienkārši jānokļūst garām sargam, ja, bet ir jānokļūst pie šīm te durvīm, kur mums jānoskanē acis radzene vai jānovelk ar pirkstu, jāievada parole, pinkods, ja, vairāk šie autentifikācijas faktori. Ja, kāds mēs izmantojam mūsu datu centrā, es varbūt nestāstīšu, ja, lai tā paliek intriga, bet kas ir būtiski, ja, šīs tehnoloģijas arī ir attīstījušās. Ja, piemēram, tas pats pirkstu lasītājs, ja, viņš saprot, vai tas pirksts ir dzīvs vai nav dzīvs. Ja, vai tur ir pulsācija asiņu šajā momentā vai nav. Ja, gadījumā kāds ir ieguvis šo te pirkstu negluži dabīgā veidā. Video novērošana, tad ļoti klasiska lieta, bet cilvēks, pat ja viņam ir tiesības piekļūt šiem te serveriem, tiesības piekļūt šiem te datiem, viņš šī te piekļuva netiek nepamanīta. Ja, viss tiek pamanīts, viss tiek piefiksēts, un ja viņš tur iegāja šajā serveru telpā bez atļaujas vai bez nepieciešamības, viņam ir jāsniedz paskaidrojums, kāpēc viņš to ir darījis. Ja, tad visa šī te lieta tiek kontrolēta. Aizsardzība no dažāda veida dabas katastrofām. Ja, tad šie centri būvēti tā, ka viņos ir šī seismiskā aizsardzība, ja, pie kam mēs nebūvējam īsti tādus seismiski jūtīgos punktos savus datu centrus, ja, bet tomēr gadījumā. Ja, tad ir šī aizsardzība iebūvēta. Ja. Rezerves elektrības nodrošināšana, kas ļauj serveriem vai šiem te mūsu mākoņu datu centriem strādāt vairākas nedēļas pat tad, ja viņiem nav šīs elektrības. Ja, tad visa šī saimniecība tiek darīta maksimāli droša no tā viedokļa, lai šis pakalpojums būtu pieejams klientiem, lai šis pakalpojums būtu droši pieejams klientiem un neviens neautorizēts cilvēks šiem datiem nepiekļūtu. Kā mēs par to varam pārliecināties, ka tas tiešām tā ir? Mēs taču nebrauksim katru dienu uz Dublinas datu centru, pasīties, kā tur tas viss strādā. Visticamāk, mūs tur neielaidīs. Ja sargs pateiks, šī vieta ir tālāk par to, jūs nedrīkstat iet, ja jums nav nepieciešamās piekļuvas. Tad, ko dara Microsoft? Lai klientiem radītu šo sajūtu vai apliecinātu šo datu drošību, kad viņi atrodas mākonī, ir dažāda veida certifikācijas.
Jā. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, jā, nu tad mums noteikti šīs divas, kas ir Eiropas Savienības certifikācijas, ir visaktuālākās. No drošības viedokļa, jā, tātad tās lietas, kas saistītas ar šiem te ISO certifikātiem, nodrošina to, ka reizi gadā, reizi pusgadā ir neatkarīgi auditori, kas nāk un pārbauda šos Microsoft datu centrus, ka mēs ievērojam visas šīs drošības procedūras, jā, ka mēs veicam šos te nepieciešamos kontrols mehānismus un nav veidi, kā viņus apiet. Ja? Un visi šie te rezultāti ir publiski pieejami, bet publiski ir pieejami tikai tas, ka jā, šis datu centrs ir izgājis šo te ISO certifikāciju. Ja? Tad atbilde šeit ir jā vai nē, atkarībā no tā, par kādu pakalpojumu mēs runājam. Gadījumā, un ir tikai viens izņēmums, gadījumā, ja mēs esam finanšu iestāde, ja, tas ir apdrošinātāji vai bankas, mēs varam šo te ziņojumu, auditoru ziņojumu, ne tikai iegūt gala rezultātu, bet iegūt arī pašu ziņojumu, ja, kas ir neliels izņēmums tieši šīm te finanšu iestādēm dēļ specifiskām industrijas kontrolas vajadzībām. Tas viss, protams, ir ļoti jauki. Tie lielie, skaistie mākoņi, kuri ir ļoti droši un aizsargāti. Bet ko mēs kā cilvēki varam darīt? Mēs, kuriem ir šīs te mobilāji telefoni, nu, es pat telefonu nesaukt, ierīces, kas īstenībā ir datori, ja, kā mēs zinām, mūsdienu telefons ir daudz jaudīgāks nekā tas dators, kas palaida kosmisko kuģi uz mēnesi. Ja. Tad šīs te ierīces, kuras mēs izmantojam, kā tad mēs varam būt droši? Un ko mēs varam darīt no tā, lai mūsu informācija būtu kaut vai nedaudz drošāka? Lai tajā momentā, kad darbinieks aiziet no mūsu organizācijas, viņš neaiziet ar visiem līgumiem, tenderiem, dokumentāciju, nu kā jebkurā normālā organizācijā pēdējā darbdienā, ko mēs darām, mēs kopējam visu, ko mēs varam nokopēt. Nedod Dievs, kādreiz noderēs. Ja? Kā sevi no tā pasargāt? Kā pasargāt no tā, ka piedāvājums pirms aiziet pie klienta, aiziet pie konkurenta? Nu, 2 stundas pirms tam. Nu, lai viņš arī zina, taču cilvēks ir labs. Kā mēs šajā vidē varam kaut ko kontrolēt, kur katram ir ierīces 2, 3, 4. Jā, man dators darbā, dators mājās, telefons un planšetdators. Jā, dažādas programmas. Jā, viena izmanto vienus risinājumus, cits izmanto citus risinājumus. Jā, un dati brīvi visā šajā te skaistajā vidē nekontrolēti ceļo. Jā, ko tad mēs varam šeit darīt? Kā tad mēs varam sevi kaut vai nedaudz pasargāt? Nu, tad, ja mēs skatāmies uz to, ko mums sniedz mākonis, jā, tad mākonis mums ļauj sargāt gan pašas ierīces, ja, pie kam ne tikai datorus. Ja, nu, dators sargā mūsu IT nodaļa vai IT administrators, mums ir kaut kādas paraules, ko mēs tur vadam, kaut kādi pinkodi, bet tad mums ir šeit telefoni. Mums ir šis te planšetes, kur mēs arī saņemam e-pastu, e-pastai pievienot tenderu piedāvājums, kuru mēs strādājam, mēs visi muki ar viņā 500 cilvēkiem savā starpā apmainamies, katrs kaut ko pieraksta, nu, un tad kāds kaut kur kādam aizsūta, mēs neko nezinām. Ja? Tad pirmā lieta, ko mēs varam darīt, pati ierīce. Ja? Mēs varam sadalīt ierīces 2 daļās, jo bieži vien šīs te ierīces, ja, nav jau organizācijas ierīces. Tas ir cilvēks, darbinieks pats nopirkt šo telefonu, un viņš grib ar viņu izmantot darba vajadzībām, un šodien viņš strādā vienā organizācijā, rīt viņš strādā citā organizācijā ar visiem šiem datiem. Ja? Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam šīs te ierīces, un tas var būt iOS, Android, Windows bāzētas ierīces, sadalīt 2 daļās. Ja? Sadalīt 2 daļās, kur viena ir šī te privātā daļa, kur dzīvo Angry Birds, jeb kas tam ir modernāk, nezinu, Candy Crush. Un otra vide ir, kur dzīvo mūsu korporatīvā vide, mūsu dokumenti, ja? Kur dzīvo mūsu e-pasts. Un tajā gadījumā, kad šī ierīce vairs nepieder cilvēkam, kas strādā mūsu organizācijā. Viņam joprojām pieejama viss šī privātā vide, bet šī te korporatīvā vide, jā, vai uzņēmuma vide, viņam vairs nav pieejama. Jā. Mēs atzīmējam savā mākoņa vidē vai lokālajā IT infrastruktūrā, atkarībā no tā, cik liela organizācija mēs esam, atzīmējam, šis cilvēks vairs nav mans darbinieks. Un tajā momentā visas ierīces, no kurām viņš strādāja, datori, telefoni, planšetdatori, vairs nevarēs piekļūt šai informācijai, kas viņam bija pieejama tajā momentā, kad viņš bija mūsu darbinieks. Ja? Pie kam arī mājas datorā. Ja? Mēs varam darbiniekam mājas datorā iedot piekļuvi visiem šiem te datiem. Viņš var arī no mājām strādāt, rakstīt šos te dokumentus, piekļūt e-pastam, bet tajā momentā, kad es viņam mākonī atzīmēju, ka tas vairs nav mans darbinieks, viņam šīs licences vairs nav pieejams, viņam šī dati vairs nav pieejami, ja? Arī licences nav pieejams. Jā, tas nozīmē to, ka ja viņš mēģinās startēt šo te
Microsoft Word, piemēram. Ja? Kamēr viņš bija mans darbinieks un man bija šis mākoņu pakalpojums, viņš varēja no mājas datora atvērt šo te Word. Ja? Tā, ka viņš vairs nav mans darbinieks, viņš mēģinās atvērt šo pašu programmatūru, tad viņam šī programmatūra neatvērsies. Negluži tā, ka neatvērsies, viņam vienkārši paziņos, ka es esmu nelicenzēta. Ja? Un vēl dienas 20, 30 viņš varēs strādāt, un pēc tam viņš strādās tikai read-only režīmā. Ja? Tad visas šīs te lietas, kas saistīts gan ar datu, gan ar programmatūru, kas pienāks uzņēmumam, ko es esmu atļāvis darbiniekam lietot uz privātas ierīces, ja? Ir pieejami tikai, kamēr viņš ir mūsu darbinieks. Tā, ka viņš vairs nav darbinieks, viņam nav pieejams ne licences, ne dati. Vēl viena lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam aizsargāt individuālus dokumentus. Un ja mēs strādājam tiešām ar svarīgiem dokumentiem, kas ir tiešām tender piedāvājumi, ja, kas ir kaut kāda konfidenciāla sarakste, ja, vai kaut kas, ko mēs gribam aizsargāt, ja, tad ir pieejama šī mākoņa tehnoloģija, kas ir Rights Management Server vai Rights Management System, ja, kas ir pieejama no šī Microsoft mākoņa. Ja, viņi ir pieejami arī lielākām organizācijām, pieejami uz vietas uzstādīt, bet tas ir lielākām organizācijām. Ja, jo tur mums vajag vismaz 5 serverus, pietiekoši liela infrastruktūra un tā tālāk. Ja mēs esam neliela organizācija, mums nav pamata būvēt šo milzīgu infrastruktūru. Ja. Tāds šis mākoņu pakalpojums ir ērtākais, ātrākais un efektīvākais veids, kā to izmantot. Un tas, ko man ļauj darīt šī sistēma, es varu uzlikt aizsardzību. Es varu uzlikt dažādu veidu aizsardzības dokumenta līmenī, ja, pie kām neatkarīgi no tā, vai man tas ir Windows, vai iOS, vai Android bāzēta ierīce. Ja. Visās šajās platformās šis dokuments būs aizsargāts. Ja. Un es varu uzlikt tādas lietas šim dokumentam, kā derīguma termiņš. Ja tas ir tender piedāvājums, kurš ir spēkā 30 dienas, 60 dienas, tad viņi varēs atvērt šīs 60 dienas, un 61. dienā viņš vairs neatvērsies. Ja tas ir e-pasta ziņojums, kuru nedrīkst drukāt vai nedrīkst pārsūtīt, ja, bet drīkst tikai lasīt, tad arī to es varu pateikt. Un ja kāds mēģinās šo ziņojumu pārsūtīt tālāk, tas nestrādās. Ja šim ziņojumam būs uzlikts tas, ka viņu nedrīkst drukāt, ja, tad viņi nevarēs izdrukāt. Ja šim ziņojumam uzlikt šī drukāšanas aizsardzība, nevarēs arī izmantot kaut kādus iebūvētos Windows rīkus, ekrāna kopijas sagatavošanai. Jā, tas arī nestrādās. Protams, mēs varam nofotografēt. Jā. Protams, mēs varam nofotografēt ekrānu, bet ja mēs skatāmies uz piedāvājumu, kurā ir 40 lapas, var visas 40 fotografēt. Un ja tam ir pamatojums, tad to noteikti kāds arī izdarīs. Bet tas ir daudz grūtāk un sarežģītāk nekā vienkārši aizsūtīt šo dokumentu, tā ka viņš ir neaizsargāts. Kā notiek šī aizsardzība? Jā, varbūt pāris vārdos. Jā, tātad mēs varam pirmkārt šos dokumentus glabāt mākonī, mēs varam glabāt lokāli, mēs varam glabāt mākonī. Jā. Mēs varam uzlikt šīs aizsardzības, un viņas strādās sākot ar Office 2010, 2013, jā, kaut kad iznāks 2016. Jā. Visās šajās jaunākajās Office versijās šī aizsardzība būs pieejama. Jā. Pie kam viņa būs pieejama gan šajos te klasiskajos Word formātos, Excel formātos, Outlookā, PowerPointā un arī PDF-ā. Jā, tad gadījumā, ja man ir jāsūta kādam, kurš izmanto Linux darbstaciju, jā, tad mēs varam sūtīt šo te pasākumu PDF formātā, jā, lai nebūtu piesaiste tik ļoti cieši pie Microsoft programmatūras. Gadījumā, ja mēs sūtam šo te informāciju ārpus savas organizācijas, jā, man ir sadarbības partners, ar kuru grib apmainīties ar šifrētiem dokumentiem. Jā, tad ir 2 veidi, kā mēs varam darīt. Es varu pateikt, ka es ticu šai organizācijai, jā, savai kaimiņu organizācijai, ļoti strikti norādot. Jā, šai organizācijai es ticu. Bet ja man jāstrādā ar daudz organizācijām, bet es gribu apmainīties ar šiem šifrētiem dokumentiem, tad tas ir sarežģīti. Ja man jāpasaka individuāli, šai organizācijai ticu, un šādā veidā jānorāda 40 organizācijas. Kas ir darbietilpīgi? Tas, ko piedāvā mākonis, mēs varam šo informāciju agregēt tādā lietā kā uzticamības tīkls. Ja, kur es varu pateikt, ja es ticu mākonim, un mākonis tic trešās puses organizācijai, tas nozīmē to, ka es arī ticu šai organizācijai. Tas nenozīmē to, ka viņi varēs lasīt manus dokumentus. Ja? Jo es pateikšu, ka es uzlikšu tiesības dokumentam, ja, vai šos te ierobežojumus, es pateikšu, ka viņus drīkst lasīt tikai šīs 2 organizācijas no visa lielā tīkla. Ja? Bet man nebūs katru reizi jāsaka, ka es ticu katrai organizācijai atsevišķi. Ja? Kas praktiski ir ļoti sarežģīti un praktiski neiespējami. Ja? Nosaukt visus, kam mēs kādreiz varētu ticēt. Ja? Bet uzlikt tiesības, ka var tikai lasīt šīs 2 organizācijas, to es varu. Un tīri piemērs, kā tad praktiski tas izskatās.
jā, tad, ja gadījumā kādam es aizsūtīju šādu veidu aizsargātu dokumentu, viņš saņem paziņojumu par to, ka šeit ir dokuments, jā, kurš ir vai nu dokumentu formātā vai PDF formātā, bet viņš viņu nevar attaisīt vaļā, kamēr viņš nav autorizējies. Kamēr viņš nav pateicis, ka viņš tiešām ir tas cilvēks, kuram ir tiesības šo dokumentu redzēt. Jā, kā notiek autorizācija? Mēs ejam uz mākoni un mākoni autorizējamies. Vai nu tas ir lietotāja vārds un parole, varbūt tas ir kaut kāds pinkods, varbūt tas ir kaut kāds kombinācija, jā, kur man jānorāda gan parole, gan kaut kāds pinkods, ko es saņemu šīs ziņas formātā uz savu mobilo telefonu. Jā, tad no šīs te drošas autentifikācijas viedokļa, jā, šeit ir multifaktoru autentifikācija pieejama. Jā, tad lietotājs pierakstās šajā sistēmā, pasaka, uz kādas platformas viņš strādās, jā, tātad dators, Microsoft vai ne Microsoft, mobilās ierīces, iOS, Androids vai Windows bāzētās, nu, un atbalstītās programmatūras, kā es teicu, Outlooks, PowerPoints, Excel, Words un PDFs. Tā, ka viņš ir viņa autorizējies, tad viņš varēs piekļūt šiem dokumentiem. Ļoti līdzīgā veidā tas izskatās arī uz mobilajām platformām. Ja? Pie kām ir varbūt nelielas dizainiskas starpības, kā nu kurā vietā šī e-pasta programma izskatās. Ja? Ja tas ir Android, tas ir viens formāts, ja tas ir iOS, tas ir cits formāts un Windows cits formāts. Ja? Telefona, protams, nedaudz konceptuāli, ja? Bet nu, mēs saprotam, par ko iet runa. Uzvedība ir ļoti līdzīga tādai, kādu mēs darījām no datora. Ja? Tātad mēs saņēmuši e-pastu, mēs pasakām, ka mēs gribam autentificēties, ja? Norādām paroli, ja? Gadījumā, ja nepieciešams, mēs varam norādīt šo pinkodu vienreizējo, ko mēs saņemam izziņas formātā. Varbūt man vienkārši zvana uz manu telefonu, uz mobilo telefonu. Manī jāievada šis pinkods nevis šajā internetu pārlūkā, ja? Bet tonālajā telefonā es ievadu šo pinkodu. Ja? Un sistēma otrā pusē saprot, ka tas tiešām esmu es, kas šo kodu ir ievadījis. Ja? Varbūt šo kodu saņem e-pastā, ja man tā ir ērtāk. Ja? Tad šie multifaktoru autentifikācijas veidi ir ļoti daudz pieejami no šī mākoņa vidas. Nu, un tajā momentā, kad esmu autentificējies, ja, tad arī šajā mobilajā telefonā es varu piekļūt šiem dokumentiem. Ja. Tam pašam Wordam, tam pašam PDF-am, no šīs planšeta datora vai no mobilā telefona es arī veiksmīgi varu piekļūt klāt. Ja, nu, šādi izskatās, ja pie kam šeit redzu tās tiesības, kas man ir. Ja, nu šajā gadījumā ir kaut kāds ļoti komplicēts rasējums, ja, un viņam ir pieejams tiesības tikai redzēt. Ja. Es nevaru viņu labot, es nevaru kopēt, nevaru drukāt un nevaru viņu pārsūtīt tālāk. Ja, tad šis drošības līmenis ir ļoti granulāri uzliekams. Ja. Tieši tām darbībām, kuras es gribu darīt, ja, vai kuras gribu atļaut ar šo dokumentu darīt. Ja es šo dokumentu radījis, tad es pasaku, ka viņu var lasīt, bet tikai 20 dienas. Ja tas ir mans cenu piedāvājums, ja, tad šodien cena bija šāda, ja pēc mēneša viņa ir cita, un neviens nevarēs apstīties, kāda viņa bija pirms mēneša. Ja, nu, varbūt es negribu, ka visi zin, kā man cenas mainās. Nu, un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, nekas nepaliek nepierakstīts. Ja mēs izmantojam šo mākoņu pakalpojumu, ja, varbūt šeit ne pārāk gluži un ne pārāk labi ir saskatāms, bet ja man ir nepieciešams uzzināt, kurš bija tas, kurš to failu izdzēsa, kurš visu laiku neskapēc mistiski pazūd, nu neviens viņu nav aizsis, bet viņa vairs nav, tad mākonī cilvēks, kuriem ir tiesības to redzēt, var redzēt. Kurš to failu ir dzēsis, kurš to failu ir lasījis, kad viņš to ir dzēsis un kad viņš viņu ir lasījis. Ja, tad mums ir caurspīdīga šī mūsu dokumentu vide. Ja. Mums ir viņa droša, aizsargāta, un mums viņa ir auditējama un pieejama kontrolas vajadzībām, ja mums tas ir nepieciešams. Paldies, varbūt ir kādi jautājumi? Jā, es ļoti ceru, ka ir jautājumi, jo man ir 2 mikrofoni tagad. Un ja ir 2 mikrofoni, tas nozīmē jautājumi. Kādam ir jautājums? Ir, jā? Es jau eju. Es vienkārši iedošu mikrofonu. Jā, ir. Fuck, Dievs. Pašās beigās būtu ilgi gājis. Jā, lūdzu. Tu gribētu painteresēties, cik ilgi glabājās tie dati mākonī? Ja nu, ir kaut kāds laika posms, par kuru tiek samaksāts. Tad, kad netiek maksāts, cik ilgi viņi glabājās un kā viņi pēc tam tiek izdzēsti, sašķērēti vai kas ar viņiem tiek? Ir tā, ka ja mēs bijām, tas ir atkarīgs, jo mākonī ir vairāk pakalpojumi. Ja? Piemēram, tādam pakalpojumam kā e-pasts, ja, tajā momentā, kad es izdomāju, ka man šo pakalpojumu šim lietotājiem vairs nevajag, ja man bija 5 lietotāji, palika 3, šos 2 pārējos es atslēdzu, šī te paskastīte,
šie dati ir pieejami vēl 60 dienas. Ja, vēl 60 dienu laikā es varu pajautāt Microsoftam, atsūtīt man šos datus, vai es iegūt piekļuvu šiem datiem un nokopēt viņus pie sevis. Tajā momentā, kad šis laiks ir beidzies, šie dati tiek izzēsti. Ja mēs satraucamies par to, ka kāds varētu piekļūt šiem diskiem, kuros bija šie dati, tad ir tā, ka tajā momentā, kad diski tiek dekomisionēti, kad viņus no šī konteinera, kurš ir hermetisks, ja, tā kā no šī konteinera datus izņem ārā, ja, un šo konteineru utilizē, tad diski tiek sašarderēti. Manuprāt, tas izmērs bija 0,5 mm uz 0,5 mm šrederī. Diezgan smalki. Ir atbildēts? Ir vēl. Tad gribētu painteresēties, kam jūs izdodiet tos konfidenciālos datus, par kuriem es esmu samaksājis, ja? Tur valsts struktūrām, kādu pieprasījumu, kam jūs viņus izsniedzat? Ar tiesas pavēli. Vienīgais veids, kā piekļūt šiem datiem, pie kam, ja viņi būs šifrēti ar jūsu drošības atslēgām, tur mēs iedosim sašifrētus datus. Jūsu datus mēs nevaļā nešifrēsim. Mēs nevaram viņus sašifrēt, ja viņus sašifrēt ar jūsu certifikātiem. Ja? Bet datus no mūsu datu centra ir iespējams iegūt tikai un vienīgi ar tiesas pavēli. Pat ja policijā uzrakstīs iesniegumu, lūdzu mums izsniegt uzņēmumu tādu un tādu datus, mēs nevaram izsniegt, kamēr nav tiesas pavēles. Ja ir tiesas lēmums, ka šie dati jāizsniedz, tad mēs viņus izsniegsim. Pie kam jūs tiksiet informēti par jebkuru šāda veida pieprasījumu, ja, par to, pat ja mēs neizsniedzām tos datus, tik un tā mēs jūs informēsim, ka bija šāds pieprasījums. Ja, bet ja ir tiesas pavēle, tad mēs tos datus izsniegsim. Ir vēl viens jautājums, un šis būs pēdējais jautājums, jo mums ir kritisks laika brīdis. Nedaudz par to pašu tēmu. Kuras valsts tiesu lēmumi? Tās valsts, kurā tās jurisdikcijas kontekstā, kur atrodas datu centrs. Ja mūsu dati stāv Īrijas datu centrā, tad Eiropas Savienības likuma mūs to nosaka. Ja, vienlaicīgi, ja jūs esat uzņēmums Amerikā un ir Amerikas tiesas lēmums, ja, tad arī šis Amerikas tiesas lēmums tiks izskatīts. Ja, bet, ja Amerikas valdībā ir viņu lokālajā Amerikas likumdošanā, ka visiem jāizsniedz dati pēc pirmās NSA pieprasījuma, bet dati atrodas Eiropas Savienībā, tad viņus regulē Eiropas Savienības jurisdikcija. Ja, un NSA šiem datiem klāt nepiekļūst. Ja gadījumā mūs satrauc tas, ka kādam varētu interesēt, kādam Amerikas pēcdienas varētu interesēt mūsu apģērba pārdošanas rezultāti. Liels paldies, Āri, liels paldies. Aplausus, dāmas kungi, Āris! Tik ļoti zinošs cilvēks. Es pat sapratu.